kāpēc es vispār ņemos ar tām bitēm? Man bieži uzdod šo jautājumu, kā es iesāku savu biškopības ceļu. Jāsaka, ka droši vien, ka dzīvē nekas nenotiek nejauši, ka viss notiek kaut kādā ritmā un likumsakarībās, bet fakts ir tāds, ka ne manā dzimtā, ne ģimenē neviena biškopja nav. Pirms 25 gadiem par biškopību es nezināju pilnīgi neko. Es jaunībā pat medu neēdu. Bet bija jānotiek tā, kā jānotiek. Tā bija dažādu, varētu teikt, dzīves sakritību virkne. Pirmā sakritība vai liela veiksme bija tā, ka manam vīram bija draugs biškopis. Un tā kā mums bija iegādāts jau neliels tāds lauku īpašumiņš, kādu dienu viņš teica, kur man te stāv daži stropi, kurus es nelietoju, paņemat, aizvedat uz saviem laukiem un noliekat, varbūt, kad noder. Un es tad domāju, kas tas pa muļķībām? Kas pa biškopību? Kas vispār? Kurš to darīs? Kāpēc tam vispār jābūt? Bet, tie stropi tika tā īpašumā nolikti, un pagāja laikam kaut kāds gads, un tur tiešām iespietoja bišu saime. Man tad varēja būt ap 25 gadiem, maziņš bērniņš piedzimis nesen. Bet, kā teikt, latviešu skopums, taču kaut kāds medus tur bija. Vajadzēja taču ielīst, kaut kā to medu ārā dabūt. Un tā ar to ģimenes draugu palīdzību, kuri man konsultēja pa telefonu, lēnā garā, es sāku ar tiem stropiņiem 2 darboties. Bet, tur no biškopības tas bija ļoti tālu. Tas bija drīzāk tāda bišu spīdzināšana. Bet atkal dzīve gāja uz priekšu, un dzīves notikumi salikās tā, ka es sapratu, ka es vairs nevarēšu strādāt tādu algotu darbu pilnā slodzē, jo bija mazliet vienai meitiņai veselības problēmas. Un kaut kā man tā biškopība bija jau iepatikusies. Un es domāju, varbūt, kad es varu to darīt. Un vēl viens dzinulis man bija tas, kad mani medus klienti, faktiski tie tad nebija klienti, tie bija ģimenes tuvākie draugi, paziņas, kuri bija pagaršojuši to medu un teica, jums ir tik šausmīgi garšīgs medus, jo tas īpašums mums ir meža un purva malā, un tur tas medus tiešām ir ļoti tāds, ļoti spēcīgs un tiešām garšīgs. Un, un viņi man zvana un saka, mēs gribam medu, kur ir medus, kāpēc nav medus? Un tā pamazītēm, un tā tas ceļš kaut kā sākās. Tika nopirkti jau daži pirmie jaunie stropiņi. Es aizgāju mācīties biškopības kursos, vēl pie slavenā biškopju viena no ciltstēviem Andreja Miža. Un tā kaut kā pamazām iestājos biškopības biedrībā. Pamazām jau sāku par to interesēties, aizvedu pirmos paraugus jau uz konkursu medus, dabūju pirmos diplomus par garšīgāko Latvijas medu. Un godīgi sakot, man šķiet apmēram 10 gadus es jau biju darbojusies ar tām bitēm, tādā diezgan hobija līmenī. Ka es sapratu, šī lieta ir tā, kas man patīk. Šī lieta ir tā, ko es mīlu, jo es aizēju pie stropa un es esmu pilnīgi citā pasaulē. Ap mani ir cits kosmos, bišu kosmos. Ap mani ir tās smaržas, tās skaņas, tas miers, tā sakārtotība, kas ir bišu saimē.
Un tas viss manā ļoti tādā straujajā un ātrajā ikdienas dzīvē starp bērniem, māju, vēl dažādiem pienākumiem. Tas viss manī nesa ļoti daudz miera, prieka un galu beigās arī kļuva par nelielu ienākumu avotu. Un tā kā principā es varu teikt, ka pilnīgas nejaušības pēc man tika atsūtītas bites. Un tā, laikam, ir noticis ar daudzām lietām. Tad pēc tam jau parādījās dažādas citas sakritības. Netīšām uz lauku ceļa es satieku mašīnā vecu kungu, kurš izrādās ir biškopis, un turpat citā lauku īpašumā netālu arī audzē bites. Sākas jau sadarbība, sākas jau gudrību apmaiņa. Atkal netīšām viens no medus pircējiem izrādās kādreiz ir bijis biškops, un viņam ir daži stropi, ko viņš man varētu atdot, daži inventāri. Viens no tiem stropiem, starp citu, ir šis, par to es vēl pastāstīšu vēlāk, jo šis ir tas strops, kuram šogad aprit 100 gadi, vai ne? Neticams, 100 gadi. Tā tas viss ir noticis ar mani. Un šobrīd es varu teikt, ka tā jau ir mana dzīve. Bites ir mana dzīve, lauki ir mana dzīve. Šobrīd jau esmu tik tālu, kad, burtiski šomēnes būs atvērts jau mans internetu veikals. Un ja pirms 5 gadiem kāds man būtu teicis, ka man būs internetu veikals, manējais, un ja man būs YouTube kanāls, nopietni. Es teiktu, jūs ko? Ko jūs mīļie? Kāds YouTube kanāls? Bet šodien tā viss ir realitāte. Tāpēc es teikšu tā, laikam, ja es atveru savu prātu, savu mīlestību šai pasaulē, šai skaistajai pasaulē, tad ar mani var notikt jebkas. Un ja es dodu sirsnību, tad es arī saņemu to atpakaļ. Tā ir mana pieredze. Jo tiešām ir paveicies šajā dzīvē sastapt labus cilvēkus. Un mans ceļš pie bitēm, pie saldām lietām turpinās. Un tagad jādod strādāt. Bet es gribu parādīt jums vēl vienu lietiņu par šo te stropu. Tātad, lūk, šis te strops, viņam tiešām ir 100 gadi, un to es saņēmu mantojumā no viena biškopja kunga, kurš man viņu vienkārši atdāvināja, un te ir redzams, tātad 1925. gadā, tur ir ielaista pirmās bites, tas cipars 11 nozīmē, laikam bišu saimes apzīmējums. Tā tad ir vismaz 11 saimes bijuši šim seniem biškopim. Ko īsti nozīmē 23. jūlijas, es nesaprotu. Iespējams, tas ir kaut kāds privāts datums, jo tādu datumu īpaši likt uz stropa es neredzu nekādu vajadzību. Bet tā, un šim stropam ir 100 gadu jubileja. Te gan bites nedzīvo, viņš man vairāk ir kā mīļš muzeja eksponāts, kur es abrīnoju, cik tomēr tas koks ir ļoti, ļoti izturīgs. Un ka viņš ir nodzīvojis 100 gadus, un viņš patiešām nav īpaši nemaz sapuvis. Tā, mīļie, tā es te dzīvoju. Tā es te dzīvoju savā laimes oāzē. Tur tālumā mežiņā var redzēt manas bišu saimītes. Tā kā prieks par dzīvi. Prieks, ka mani klausaties. Tiekamies nākošais. Pastāstīšu varbūt atkal kaut ko interesantu. Atā!